Spiešanas treniņš stieņos. Šajā video es tev pastāstīšu, kā tu vari sākt trenēties stieņos ar spiešanas vingrinājumiem, kas trenē tavas krūtis, plecu priekšējo daļu un tricepus. Pirmais vingrinājums ir pušapība atspiediens. Lai to izpildītu, ieņem balsts pozīciju uz zemes, noliec savu ķermeni līdz zemē, nedaudz iepauzē un spiedies atpakaļ augšā. Ja atspiedieni tev ir par grūtu, tad var tos izpildīt paaugstinātas virsmas. Jo augstāka virsma, jo vieglāk atspiedieni. Otrais vingrinājums ir dips, jeb atspiediens uz līdztekām. Lai to izpildītu, ieņem balsts pozīciju uz līdztekām, noliec savu ķermeni tik zemu, cik vien vari, nedaudz iepauzē un spiedies atpakaļ augšā. Ja šis vingrinājums tver par grūtu, tad var uzlikt kājas priekšā uz līdztekām, kas pamatīgi atvieglos šī vingrinājuma izpildi. Un trešais vingrinājums ir skull crusher, jeb roku iztaisnošana. Lai to izpildītu, atrod zemu stieni, atbalsties par to ar abām rokām un turot savus alkuņus gar sāniem, saliec savas rokas, līdz tavs zods pieskarās stienim, nedaudz iepauzē un spiedies atpakaļ augšā. Šeit darbojas tas pats princips, kas ar atspiedieniem. Jo augstāks stienis, jo vieglāks būs šis vingrinājums. Un tas arī ir viss treniņš. 3 vingrinājumi, kuru laikā tu trenē savas krūtis, plecu priekšējo daļu un tricepus. Izpildot katru vingrinājumu, tavs mērķis ir izpildīt tik daudz atkārtojumus, līdz jūti, ka to muskuļi sāk degt un tev vairs nav spēka. Varbūt nevajag iet līdz pilnīgam spēka izsīkumam, bet, ja ar ieroci pie galvas varētu izpildīt 15 atkārtojumus, izpildi vismaz 12 un katru nedēļu centies nedaudz palielināt šo skaitli. Katram vingrinājumam es tev vajag izpildīt 2 šādus piegājienus un pašu treniņu veikt 2 reizes nedēļā. Ja tu jūti, ka tu vari ātrāk atjaunoties, tu vari veikt vairāk piegājienus vai trenēties biežāk, bet sākumā šis būs pilnīgi pietiekami. Nākamais video būs vilkšanas treniņš stieņos, kas trenēs pretējās muskuļu grupas – muguru, plecu mugurējā daļu un bicepus. Tāpēc foršu tavu dienu, tiekamies nākamreiz. Čau! Vilkšanas treniņš stieņos. Šajā video es tev pastāstīšu, kā tu vari sākt trenēties stieņos ar vilkšanas vingrinājumiem, kas trenē tavu muguru, plecu mugurējo daļu un bicepus. Pirmais vingrinājums ir pull-up, jeb pievilkšanās. Lai to izpildītu, karājies no stieņa, pievilcies līdz tavs zods ir vienā līmenī ar stieni un lēnām laidies lejā. Ja šis vingrinājums tev ir par grūtu, tu vari to izpildīt atbalstot kājas uz zemes. Otrais vingrinājums ir barbell row, jeb pievilkšanās guļus. Lai to izpildītu, atrod zemu stieni, ieņem guļus pozīciju zem tā, pievilcies līdz tavs krūtis pieskarās stienim, lēnām laidies lejā. Lai padarītu šo vingrinājumu vieglāku, izpild to uz augstāku stieņu, bet, lai padarītu to grūtāku, izpild to uz zemāku stieņu. Un trešais vingrinājums ir pelican curl, jeb roku saliekšana. Lai to izpildītu, atrod zemu stieni, nostājas par to ar muguru un ieņem šādu sākuma pozīciju. Tad saliec savas rokas, līdz to muguru pieskarās stienim, un lēnām tās iztaisno. Šeit darbojas tas pats princips, kas ar pievilkšanos guļus. Jo augstāks stienis, jo vieglāks būs šis vingrinājums. Un tas arī ir viss treniņš. 3 vingrinājumi, kuru laikā tu trenēsi savu muguru, plecu mugurējo daļu un bicepus. Izpildot katru vingrinājumu, tavs mērķis ir izpildīt tik daudz atkārtojumus, līdz jūti, ka to muskuļi sāk degt un tev vairs nav spēka. Varbūt nevajag iet līdz pilnīgam spēka izsīkumam, bet, ja ar ieroci pie galvas varētu izpildīt 15 atkārtojumus, izpildi vismaz 12 un katru nedēļu centies nedaudz palielināt šo skaitli. Katram vingrinājumam es tev vajag izpildīt 2 šādus piegājienus un pašu treniņu veikt 2 reizes nedēļā. Ja tu jūti, ka tu vari ātrāk atjaunoties, tu vari veikt vairāk piegājienus vai trenēties biežāk, bet sākumā šis būs pilnīgi pietiekami. Nākamais video būs kāju treniņš stieņos, kas trenēs tavu ķermeņa lejas daļu – augšstilbus, dibenu un ikrus. Tāpēc foršu tavu dienu, tiekamies nākamreiz. Čau! Kāju treniņš stieņos. Šajā video es tev pastāstīšu, kā tu vari sākt trenēties stieņos ar kāju vingrinājumiem, kas trenē tavus augšstilbus, dibenu un ikrus. Es zinu, kājas trenēt stieņos ir kā rakt bedri ar karoti. Tu to vari izdarīt, bet tas nebūs pat tuvu tik efektīvi, kā paņemot lāpsti, jeb trenējot tās svaru zālē. Taču, ja tev nav cita opcija, tas būs labs risinājums, vismaz sākumā. Pirmais vingrinājums ir single leg stiff legged deadlift, jeb noliecieni ar vienu kāju. Lai to izpildītu, pieturies pie stieņa, lai tev nav jādomā par līdzsvaru. Pacel vienu kāju gaisā un pārāk neslēdzot otru kāju, noliecies ar taisnu muguru tik zemu, cik vien vari, nedaudz iepauzē un celies atpakaļ augšā. Protams, neaizmirst pamainīt kājas. Otrais vingrinājums ir pieslaucas skvats, ja pietupiens ar vienu kāju. Lai to izpildītu, pieturies pie stieņa, lai tev nav jādomā par līdzsvaru. Iztaisno vienu kāju sev priekšā un izpildi pietupienu ar otru. Protams, neaizmirst arī pamainīt kājas. Ja šis vingrinājums ir par grūtu, tu vari darīt bulgāru izklupienus. Noliec vienu kājas paaugstinājumu un otru sev priekšā uz zemes. Pietupies līdz savs celis pieskarās zemē, nedaudz iepauzē un celies atpakaļ augšā. Un trešais vingrinājums ir calf raise, jeb ikru pacēliens. Lai to izpildītu, nostājies ar vienu kāju stieņu, pacelies uz augšu un lēnām laidies lejā. Protams, neaizmirst arī šeit pamainīt kājas. Un tas arī ir viss treniņš. 3 vingrinājumi, kuru laikā tu trenēsi savus augšstilbus, dibenu un ikrus. Izpildot katru vingrinājumu, tavs mērķis ir izpildīt tik daudz atkārtojumus, līdz jūti, ka to muskuļi sāk degt un tev vairs nav spēka. Varbūt nevajag iet līdz pilnīgam spēka izsīkumam, bet, ja ar ieroci pie galvas varētu izpildīt 15 atkārtojumus, izpildi vismaz 12 un katru nedēļu centies nedaudz palielināt šo skaitli. Katram vingrinājumam es tev vajag izpildīt 2 šādus piegājienus un pašu treniņu veikt 2 reizes nedēļā. Ja tu jūti, ka tu vari ātrāk atjaunoties, tu vari veikt vairāk piegājienus vai trenēties biežāk, bet sākumā šis būs pilnīgi pietiekami. Nākamais video būs pēdējais video šajā video seriālā – preses treniņš stieņos. Tāpēc foršu tev dienu un tiekamies nākamreiz.
Čau, preses treniņš steņos. Šajā video es tev pastāstīšu, kā tu vari sākt trenēties steņos ar preses vingrinājumiem, kas trenē to presīti, jeb taisno vēdera muskuli. Vienīgais vingrinājums, kas tev būs nepieciešams, ir kāju pacelšana, karājoties no stieņa. Lai to izpildītu, karājoties no stieņa, pacel savas kājas līdz stieniem, lēnām tās nolaid lejā. Šis vingrinājums ir diezgan grūts, tāpēc sākumā tu vari cilāt tikai savus ceļus līdz krūtīm un ar laiku iztaisnot savas kājas arvien vairāk un vairāk. Šeit ir vēl viens knifiņš, kad tu esi pacēlis savas kājas augšā, pacel arī savus gurnus, lai vairāk iesaistītu preses muskulatūru. Ja tu to nedarīsi, tu lielākoties trenēsi tikai gurnu saliecējus, jo to funkcija ir kāju pacelšana, bet par cik preses funkcija ir mugurkaula saliekšana, tad vajag arī saliekt savu mugurkaulu, lai maksimāli iesaistītu presi. Un tas arī ir viss treniņš. Viens vingrinājums, kur laikā tu trenē visu sešpaks, ir taisno vēdera muskuli. Izpildot šo vingrinājumu, tos mērķis ir izpildīt tik daudz atkārtojumus, līdz jūti, ka to presīti sāk degt un tev vairs nav spēka. Šo vingrinājumu es vajag izpildīt pa 3 piegājieniem 2 reizes nedēļā. Un ja tu jūti, ka tu vari ātrāk atjaunoties, tu vari darīt vairāk piegājienus vai trenēties biežāk, bet sākumā šis būs pilnīgi pieteikami. Es tev patiesībā šo vingrinājumu ieteiktu izpildīt pēc spiešanas, vilkšanas vai kāju treniņa, jo atsevišķi treniņš šim vingrinājumam nav vērts veikt. Un šis arī ir šī video seriāla noslēgums. Par šiem 4 video mēs esam pārunājuši, kā trenēt gandrīz visus savus ķermeņa muskuļus stieņos. Tāpēc tu šos visus video var apvienot un izveidot savu treniņu programmu. Es ceru, ka tev šie video noderēja, un ja tev radās kaut kādi jautājumi, droši atsētos komentāros. Un forši tev dienu! Čau!